Vidēji cilvēks dzīvo no 250 līdz 300 vecāku paternos. Tajos paternos, ko mums bērnībā, kā tādā platītē ierakstīja mūsu zemapziņā, kā dzīvoja un uzskatīja mūsu vecāki, vecvecāki. Tas nozīmē, ka kā uzzināt, ka arī tu esi šajos paternos vēl joprojām, ir daži indikātori, kas to var noteikt. Piemēram, automātiskas reakcijas. Tu dusmojies, tu kaunies, baidies, un automātiski tas notiek, un tu jūti, ka tu nemaz tā negribi justies, vai arī tu negribēji sabļaut nemaz tā cilvēkam. Tas notiek automātiski. Tas no tevis tā kā izsprāgst ārā. Viens rādītājs, otrs rādītājs. Tu nepārtraukti izdabā cilvēkam. Tev ir ļoti bail būt atraidītam. Tev ir bail, ka tev pateiks nē. Tas ir arī indikators, ka tu nedzīvo savu dzīvi, bet tu dzīvo pēc savu vecāku paterniem. Tāda lieta kā sapņu piepildīšana, karjeras izvēle, darba izvēle, kaut vai tā pati māja, gribu nopirkt māju. Tiešām tu gribi nopirkt māju. Tas tiešām ir tavs sapnis. Tu esi maz pasēdējis un padomājis, ko tu dzīvē īsti gribi. Vai arī tava mamma, piemēram, grib māju. Vai tava vecmāmiņa vienmēr ir vēlējusies pati savu viensētu un tādas lietas. Mēs dzīvojam pēc vecāku paterniem. Un tas ir tikai normāli, tāpēc, ka tieši šie cilvēki tevi uzaudzināja. Viņi bija tev apkārt tad, kad tu biji pavisam maziņš. Un tavā zemapziņā tas viss arī tagad atrodas. Kā no viņiem tikt ārā? Tā ir nepieciešama terapija. Savādāk ir ļoti grūti to apli pārtraukt, jo tur arī ir attiecība tēma, ka tu tieši meklē tādus cilvēkus kā tavi vecāki. Ka tieši tu pat arī vari būt kāds no vecākiem un spēlēt tālāk šo lomu. Tu vari būt tieši tāds kā tavi vecāki, pat nevēloties. Tas viss ir zemapziņā. Tā īsti nav tava apzināta izvēle. No tā var tikt vaļā tikai un vienīgi ejot terapijā un apzinoties, kā tas viss notiek. Nāc uz terapiju. Un tev būs vairāk enerģijas, jo viens no rādītājiem, kāpēc tu nedzīvo savu dzīvi, tev zūd enerģija. Visums vienkārši tev viņu nedod, priekš kam tev viņu, ja tu nedzīvo savu dzīvi. Tu esi šeit nācis dzīvo tikai un vienīgi savu dzīvi. Bet ja tu dzīvo visiem citiem, izņemot sev, tas ir rādītājs, kāpēc tev šo enerģiju nevajag. Tā visums arī tev parāda, ka tu neesi savu taku, kura tev ir jāiet. Nāc uz terapiju.